Velēšana. Sēļu sētā, tāpat kā citās, veļu 20. gadsimta sākumā mazgāja katru otro nedēļu vai, ja tās bija daudz, reizi nedēļā. Biežāk mazgāja linu audumus, kas atradās tuvāk cilvēka miesai un vairāk cieta no traipiem. Vilnas drānas mazgāja reti, saudzējot no dilšanas. Atkarībā no tīrības pakāpes 1 līdz 3 dienas pirms mazgāšanas veļu sašķiroja un mērcēja, salika baļļā, uzlēja tīru, siltu ūdeni vai augstu sārmu. To gatavoja pašas veļas mazgātājas, spainī iebarot pelnus un tiem virsū uzlejot ūdeni. Sārma maisījums smirka visu nakti un tad tika nokāsts caur linu drānu. Lai veļa būtu baltāka, pelnūdeni nākamajā rītā lēja veļas baļļā, pievienoja siltu ūdeni un mazgāja. Baļļā tika ielikts vešas galdiņš jeb veļas dēlis, uz kura katru mazgājamo gabalu pamatīgi izbērza. Sākotnēji tas bija gluds, bet vēlāk rievots. Otrs no mazgāšanas veidiem bija veļas velēšana. Katrs drēbes gabals tika likts uz velēkļa, saziepēts un sists ar veļas vāli. Pēc pirmās mazgāšanas veļu vārīja 2–3 stundas katlā, tad mazgāja otro reizi un bērza ar rokām vai velēja ar vāli uz velējamā sola, lai drēbes paliktu mīkstas un nebūtu tik raupjas. Nobeigumā veļu skaloja 2 ūdeņos un žāvēja. Šis ir tikai viens no darbiem, ko agrākos laikos veikuši sēļu sētas iedzīvotāji.